Skutelis ir studijā. Skutelis ir studijā. Precīzi, labvakar, dāmas un kungi, Skutelis patiešām ir studijā. Un pēdējā laikā mums ir bijis tik daudz wow tipa ziņu, ka nolēmām pastāstīt to, kas mums ir sakrājies. Tāpēc šonedēļ 3 wow pārvērtušies par 6 wow, jeb dubulto wow. Tad pie lietas. Eiropieši aizkustina pasauli ar dažādiem miermīlīgiem veidiem, kā pieminēt teroraktu upurus. Piemēram, nepamanīts nepalika parīziešu plašais žests 2015. gada novembrī pirmo reizi kopš 1889. gada Eifeļa tornī tika izdāstas gaismas. Tā mums ziņo profesors Jeffs Jarvis Twitterī. Wow! Bet pats lielākais wow šonedēļ ir tas, ka patiesībā tie visi nebija 6 wow, bet gan 6 čau. Es pat gribētu teikt pilnīgi čau. Bella čau, bella čau, bella čau, čau, čau. Kāpēc? Jūs jautāsiet. Pagriezīsim lentu nedaudz atpakaļ un paskatīsimies. Protams, ka neburtiski mēs griezīsim lentu, mēs arī uz lentas nemaz nefilmējam, bet nav svarīgi. Paskatīsimies aizkustinošo tvītu, ar ko mēs sākām par Eifeļa tornī izslēgtajām gaismām par piemiņu teroraktu upuriem. No pirmā skatu šķiet jauks fakts. Tieši kaut kas tāds, ko iegaumēt un spļaut ārā mājas ballītē kādā neveiklā brīdī, kad tieši aptrūcies, ko teikt. Tikai kādu laiku pēc tam, kad šis tvīts bija izpelnījies 10 000 retvītu, izrādījās, ka tas ir pilnīgs čau. Bella čau, bella čau, bella čau, čau, čau. Pirmkārt, gaismas Eifeļa tornī tiek izslēgtas katru vakaru. Otrakārt, lai būtu pilnīgi pārliecināts, ka visi sapratīs, ka tas ir joks, tvīta autors profesors Jeffs Jarvis šeit minējis gadskaitli, kas patiesībā ir Eifeļa torņa atklāšanas gads.